Pirmā biznesa radio projektors. Varbūt drusciņ tāds nekorekts jautājums. Kā tā ir dzīvē sanācis vai darbā sanācis, ka Nepls, es jau zinu, daudz jau nezinu, kas ir Nepls, bet tur ir daudz cilvēku, un tu visu šo milzīgo darbu, dari gandrīz viena pati. Redziet, te ir tā atšķirība, acīm redzot, starp sabiedriskajiem mēdījiem un komerciālajiem mēdījiem, ka visos šajos krīzes gados komerciālajiem mēdījiem ir nācis krietni optimizēties un daudzas lietas iemācīties darīt efektīvi un ar mazākiem resursiem. Un to pašu mēs patiesībā gribētu novēlēt, lai tieši tāda pati attieksme pret šīm te finansējumiem, pret šīm lietām būtu arī tiem, kas tērē nodokļu maksātāju naudu, jo, protams, ir ļoti svarīgi, lai šī budžeta nauda tiktu izlietot efektīvi un sasniegt savus konkrētos mērķus, par ko mēs arī cīnamies diezgan lielā mērā, jo mums tomēr ir svarīgi, kā šajā tirgu transformēs tās vai citas mēdīju grupas un kā tas ietekmē reklāmas tirgus. Man vispār patīk vārds atbildība. Ja to darētu pat ieaudzināt no bērnu kā. Nē, vienkārši mēs esam varbūt labāk iemācījušies skaitīt, jo mums ir vairāk nākas skaitīt naudu, jo ja komercmēdījis pilnīgi droši var paļauties tikai un vienīgi pats uz sevi, tad sabiedriskie mēdījiem tiem vienkārši nākamajā gadā varam paprasīt budžetā vēl. Mums ir profesionāli Latvijā, kas spēj analizēt šos procesus, bet mums ir tā problēma, manuprāt, bieži vien tā, ka mēs šo te akadēmisko vidi neintegrējam profesionālajos procesos, un mums ir it kā daži tā kā eksperti, bet principā mums ļoti daudz izglītības, tā pati universitāte, Latvijas universitāte un Stradiņu universitāte gatavo speciālistus. Kas nāms kādreiz tas Rainis teicis, kad ne tauta pret tautu, bet viss kopā pret tumsu karos. Mums iznāk tā, ka mums ir dažādas sabiedriskā televīzija, valsts televīzija, un šajā mazajā lauciņā cīnās Ivars Beltē, Zuzānas kundze. Kāpēc tā sanāk? Par ko iet šis kašķis, šī cīņa un tava asociācija? Viņi ir kāds vērotājs vai kādam pienes ūdeni un zobenu? Jā, šādi konflikti, protams, mēdīju vidē notiek visai bieži un visi saistīts ar reklāmas tirgu naudu. Un šeit es gribētu uzsvērt to milzīgo sabiedriskā mēdīja nozīmi un tomēr sabiedriskā mēdīja spēju atšķirties no komerciālajiem mēdījiem, kuriem ir pilnīgi citi uzdevumi un sabiedriskajiem ir citi, bet gribētos, lai sabiedriskie mēdīji tomēr pildītu to sabiedriskā mēdīja funkciju un ražotu saturu, kas ir nepieciešams sabiedrībai, vitāli nepieciešams izklaidēt vairāk komerciālo mēdīju uzdevums. Brīnišķīgi, paldies, un es domāju, ka projektors turpināsies gan šajā, gan nākamajā gadā. Veselība jau mums būs, un galā, ja būs veselība, tad jau būs arī viss pārējais. Un es domāju, ka Latvijas raidorganizācija asociācija kļūs vēl veselīgāka. Paldies!